Šeit mēs stāvam pie Liepājā pašas vecākās baznīcas, Svētās Annas baznīca. 16. gadsimtā te atradās tirgus. Arī šodien tirgus ir tepat iepretim baznīcai. Baznīca tiešām mums ir ļoti skaista un tajā ir vērts iet arī iekšā. Annas baznīcas altārs ir lielākais kokā grieztais altārs Latvijā. Šis baroka laika šedevrs ir viens no Austrumeiropas un tā laika izcilākajiem mākslas darbiem. Svētās Annas baznīca var lepoties arī ar savām ērģelēm, kas aiz Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles un Rīgas doma baznīcas ērģelēm ir trešās lielākās Latvijā. Ir iespējams uzkāpt baznīcas tornī un paskatīties Liepājas panorāmu no augšas. Gadlaika maiņu, augļu un dārzeņu nogatavošanos, sēņu un ogu laika sākumu vislabāk var redzēt tirgū. Plašajā Pētertirgus paviljonā var ienirt un aizmirsties, attopoties tikai tad, kad rokas vairs nespēja nest iegādātās dabas veltes, un arī tad acis joprojām vēlas un vēlas mieloties ar ogām, sēnēm, dārzeņiem. Liepājas Pētertirgus paviljons ir viens no skaistākajiem tirgus paviljoniem Eiropā. Arhitekta uzdevums nebija viegls. Tirgus paviljonu bija jāiebūvē starp 3 baznīcām – Svētās Annas baznīca austrumos, Svētā Jāzepa katedrāla rietumos un sinagogu, kas kādreiz atradās uz dienvidiem no Pētertirgus. Arī tirgus paviljons veidots ar tornīšiem visos 4 stūros, kas pa gabalu atgādina baznīcas tornīšus.